Tie, kas tā runā, vajadzētu kādreiz padomāt, tu savā profesijā esi pasaulē pirmajā simtniekā kaut vai. Šotus baudīsim kopā ar bezalkoholisko dzērienu Thomas Henry Cherry Blossom, Mystic Mango un Pink Grapefruit. Thomas Henry Berlīnē dzimis mikseris, ideāls sabiedrotais ikvienam alkoholiskajam dzērienam. Tā unikālā recepte ļauj ikvienam justies kā bārmenim. Jums nav vajadzīgs nekas vairāk kā tikai jebkurš no Thomas Henry mikseriem, kam pievienots nedaudz alkohola un kokteils ir gatavs. Thomas Henry ir radīts Berlīnas labākajos bāros un jau paspējis iekarot pasaules labāko bāru atzinību. Mūsu šīs dienas viesis ir zināms pilnīgi jebkuram latvietim, jo nekas mūsu tautu nesavieno tik ļoti kopā kā sports. Un mums kopā baudot nacionālā mēroga sporta pasākums, mēs varam dzirdēt to ikonisko un uzreiz atpazīstamo balsi. Ir hokeja mēnesis, drīzumā gaidāms arī FIBA čempis un, protams, arī olimpiskās. Un tieši tāpēc pie mums atklāt ceturto šova sezonu ir neviens cits kā Latvijas vadošais sporta žurnālists Anatolijs Kreipāns. Nu, es tev teikšu, tik gara uzruna par sevi es nekad nebiju dzirdējis. Milzīgs tev paldies. Tas ir tiešām gods, ka beidzot tu esi arī šeit pievienojies. Un tieši mēs uzsākam 4. sezonu. Pasties, mums ir jauns logo, mums viss ir jauns. Tā ir tā kā saulsmaize, kā tu iepriekš teici, bez mazai. Tā, nu kā jūties šodien? Viss kārtībā? Jā, patiesībā jā. Tā kā nedaudz, zinu, 2 vakarus esmu pavadījis tādā diezgan pavaisā laikā futbola laukuma malā. Nu tad, un 4 dienas pēc kārtas es ap pusnakti tikai pārbraucis no pasākumiem. Nu tad kāds sagurumiņš. Nu, nekās gan jau, tas jau. Pat ne sagurums, bet tāds, nu. Nē. Tu jūties tāds rātnis vai nerātnis šodien? Es tev zacenu piedāvāju kaut ko piegraust klāt. Jā, es neteikšos. Tu jūties tāds rātnis vai nerātnis? Nē, labāk kaut ko nesaldu. Nesaldu, jā? Jā, labāk kaut ko nesaldu, jo... Jā, tā kā... Tā tad nerātnis. Tā tas ir domāts. Tā, nu labi. Kas varbūt labāks Priekā tad par tikšanos. Nu labi. Priekā. Mūsu pirmais dzēriens ir bezalkoholiskais viskijs Lirs American Malt. Dzēriens, kur izgatavošanā notverta maigi nobriedināta burbona viskija esence ar tās izteiktajām un mūsdienīgajām garšu notīm. Aromātā jūtama vaniļa, rudzi, saldās garšvielas, karmeli un ozols. Savukārt garša ir bagātīga ar vaniļas, grauzdētu riekstu maigu un noturīgu garšu. Bauda ar savu iemīļotāko softu vai izmanto klasiskajos kokteļos, piemēram, Old Fashion. Bezalkoholiks, bet es iešaušu arī mums šito te jau uzreiz. Jā, tas tā. Tas tā iesildošais. Tā, labi, te ir priekā. Tā. Bet visus taču drīkst līdz galam nedzert, ne? Jā, protams. Tu skaties pats, tu baudi. Nē, man rīt ir agrais rīts, ja nebūtu. Tu esi baudītājs, ok. Pirmais svarīgais jautājums. Hokejs. Mūsu hokejisti sniedza pagājušā gada fenomenālu performanci, kas nošokēja visu pasauli. Un kā tu skaties uz izredzējumu šogad un vai mums izdotos kaut ko tādu atkārtot? Šis turnīrs sāksies ļoti interesanti. Visām komandām būs 0 punktu pirms pirmajām spēlēm. Un tas, ka mēs pagājušajā gadā dabūjām bronzu, pirmkārt tas apliecina, ka mēs varam to izdarīt. Tad nav nekas neiespējams, bet tas tajā pašā laikā neko negarantē. Jo skaidrs, ka pirmais uzdevums tik un tā būs tikt savā grupā 4, tikt ceturtdaļfinālā, tālāk viss kaut kas var notikt. Jo daudz jau ir piemirsuši, kā sākās pagājušā gada čempionāts. Īpaši pēc zaudējuma Slovākijai,
Tā viss ir beidzies. Kāds ceturtdaļfināls? Ko tad vispār te? Ko jūs tad? Un tajā brīdī kaut bija viens cilvēks Latvijā, kurš būtu pateicis, ka mēs spēlēsim par bronzu. Nu, neliekuļosim, nu nebija. Varbūt kāds izcils pareģotājs, kuru mēs nezinām. Varbūt. Bet redz, kaut kā tā, sākot ar spēlēt Čehiju, tas viss aizgāja. Un salikās viss ļoti labi. Un arī galā viss beidzās tā kā diez vai kāds cerēja pēc spēles ar Slovākiju. Ja? Un kā būs šogad, to neviens nevar paredzēt. Turklāt šogad mums ir tāda interesanta situācija, ka mums ir no vienas puses ļoti labvēlīgs kalendārs. Mums pirmās 3 spēles – Polija, Francija, Kazahstāna. 9 punkti jābūt, bet tos 9 punktus vajadzēs paņemt vēl. Jo mēs jau parasti sākām ar stiprajām komandām, ja? Mēs jau nebijām nekad 3. vietā. Un arī cik ar Hariju Vītoli runājot un ar spēlētājiem dažiem, viņiem arī uzskata, ka svarīgākais būs labi sākt, lai tu uzreiz dabūtu to pārliecību, lai tev nesākas atkal kaut kādi tur, kas tagad būs, mēs šitos nevinējām, mēs tur zaudējam punktus, pēc tam nāk Vācija, pēc tam nāk lielie pretī. Jo, ja izdodas paņemt 9 punktus pirmajās 3 spēlēs, tad, domāju, tad mēs būsim ceturtdaļfinālā, gan jau mēs tur vēl kaut ko paņemsim. Bet būs jāpaņem, jā, daudzi tur var pasmīnēt, Polija, kas tur viņi tur 20, cik tur vairāk kā 20 gadus nav spēlējuši tajā elites divīzijā, bet cik tas tā varbūt banāli skanētu, bet tās komandas, kas spēlē šajā elites grupā, viņi visi prot spēlēt hokeju. Kurš labāk, kurš sliktāk, bet mūsdienu hokejā tajā elites divīzijā nav vairs komandu, kuru tu vari, kas saka, uz vienas slides apspēlēt. Nav. Arī pret Kazahstānu, arī pret Franciju, un vēl viens daudz, kas būs atkarīgs no tā, kāds būs mums sastāvs, cik tuvu optimālajiem. Skaidrs, ka sākumā nebūs ne Šilovs, ne Bļugars, ne Malinskis, kuri būs aizņemts Stanley Kausa izcīņā. Cik ilgi viņi nebūs, tas ir cits jautājums, un tā kā treneriem ir dilema, vai pietaupīt to vietu, viņiem atstāt brīvu, nepieteikt visu pilnu skaitu vai nē. Vēl tur viss kaut kas, katrā ziņā garlaicīgi nebūs. Garlaicīgi nebūs. To atbildi, es domāju, visi arī cerēs sagaidīt. Jā, bet es ceru, ka mēs tiksim ceturtdaļfinālā un tālāk, tagad jau uz mums arī pretinieks skatīsies mazliet. Nevar teikt, ka mums neņem galvā iepriekš. Latvija vienmēr rēķinājās, bet tagad rēķināsies vismaz 3-kārtīgi. Jā, tad spēku un izturību musējām par uzvaru. Mūsu otrais dzēriens ir Brandijs Beehive XO 40 grādi. Izcils brandijs ar unikālu vēsturi un identitāti. Destilēts, noturēts ozolkoku mucās Francijas pagrabos ar precīzi noregulētiem aromātiem, kas īpaši izceļ Francijas tradīcijas. Un tas pats arī jautājums attiecās uz basketbolu, kas notiks vasarā FIBA. Pasaules kausa, jā. Uz basketbolu attiecās tas pats arī mēs mums jau olimpiskā kvalifikācija sākumā, pareizi. Jā. Kas ir pasaules kausa? Mums olimpiskā kvalifikācija, mums jātiek uz Parīzi. Jā, arī te var ļoti līdzīga tā situācija. Pirmkārt, atkarīgs, cik spēcīgi mēs būsim paši, kāds mums būs sastāvs. Vai visi būs veseli, vai visi varēs piedalīties, jo tajā laikā jau neviens nav aizņemts, ne Porziņš, ne Pagājušajā gadā Porziņš izsēdēja. Jā, bet redzēsim, kā būs šogad. Es domāju, ka viņš grib aizbraukt uz to Parīzi, jo es domāju, viņš arī redzēja to sastāvu, kādu nosauc ASV ar Lebronu Džeimsu un pārējiem superzvaigznēm priekšgalā. Jā, bet kāpēc, lai mēs tajā kompānijā nebūtu? Bet mums skaidrs, ka būs jāuzvar vismaz. Grupā mēs droši vien mums vajadzētu iziet no tās grupiņas mazās, bet mums būs tik un tā jāuzvar viena no ļoti spēcīgām komandām. Brazīlija mēs atceramies no pasaules kausa, tāpat Melnkalne. Tas ir pasaules līmeņa komandas. Tas, ka notiek turnīrs Rīgā, protams, tas ir plus.
tur mums būs, kā saka, tas 6. spēlētājs, jā. Bet arī tas neko negarantē. Galvenais, lai mums visi būtu, vislabākie būtu ierindā. Ja visi būs, es neteikšu, ka... Nosauc ideālo es neteikšu par cik procentiem, bet par vismaz 80, 90, es pārliecināts, ka mēs tiksim uz olimpiskajām spēlēm. To grūti pateikt. Es jau redzēju, no pretinieka atkarīgs. Ir liela atšķirība, vai spēlē pret Filipīnām, piemēram, vai pret Brazīliju. Jā. Tur jau treneri lēma, bet skaidrs, ka visi tie mūsu top spēlētāji, kurus mēs zinām, mēs jau nezinām, vai Žagars paspēt atgriezties ierindā. Šķēle visticamāk nebūs. Mēs nezinām, kādā kondīcijā būs Jānis Strelnieks, kurš savainojumi izlaida pasaules kausu. Jā. Skaidrs, ka visi līdzutēji runas grozās ap Kristapu Porziņu. Būs, nebūs, būs, nebūs. Jo pagājušajā gadā viņš līdzi bija, bet laukumā viņš nebija. Bet mēs cik augstu tikām kā nekad. Bet, protams, ka ar Kristapu, tā būs pavisam cita komanda. Visādā ziņā, gan spēles izpildījuma ziņā, gan spēka ziņā, bet Kristapā tas viens no lielākajiem plusiem ir tas, ka lai cik liela zvaigzne viņš būtu, viņš nav tāda zvaigzne individuāls, viņš komandas spēlētājs. Jau pēc pasaules kausa daudz runāja, būtu bijis Porziņš, varbūt tik labi nemaz nebūtu, jo visi koncentrētos uz viņu. Droši vien, ka viņa loma milzīga būtu, bet te pašā laikā Kristaps jau prot iesaistīt, ko viņš arī Bostonas Celtics sastāvā pierāda, viņš prot iesaistīt arī visu komandu tajā procesā, ko sauc par basketbola spēli. Tā kā es sākuma sastāvu neviskaiši saukt skaidrs, ka ja viss sakrīt tā, kā jāsakrīt, jo, teiksim, mēs nezinām, Jānis Timma pasaules kausa viņš netiks sastāvā, viņš tagad būs vai nebūs, jā. Nosaucot kaut šos dažus uzvārdus, par kuriem nav skaidrība, līdz ar to šovakar nosaukt sākumu piecinieku, es neriskētu. Jā, Dāvis Bērtāns, jā, Kristaps Porziņš, jā, kas vēl, jā. Tur ir izvēle, tur ir varianti, kas saka. Bet par Porziņu runājot, kādas tavuprāt ir izredzes Bostonai aiziet pēc gredzena? Zini, es nesen lasīju, pirms kaut kādām 3 nedēļām, varbūt 2, vienu tādu apskatu bija tieši par Bostonas Celtics. Kas Bostonas Celtics var neļaut uzvarēt NBA čempionātā. Un tur Porziņš bija pieminēts kā viens no būtiskākajiem Bostonas faktoriem, ka viņam ik pa laikam, kad neliels savainojumi gadās. Ja viņš visu būs, viss ok, jo viņa loma tieši tika uzsvērta kā komandas spēlētāja loma, ka viņš var pats daudz ko izdarīt, bet pašā laikā arī ar viņu palīdzību pārējie ļoti daudz ko izdara. Jo viņa faktors tika izcelts kā viens no būtiskākajiem, lai Bostona vispār tiktu līdz finālam. Cerams, ka tā būs, jo tomēr tas ir viens no visslavenākajiem NBA klubiem. Un tas, ka kāds no mūsu spēlētājiem tur spēlē, tas jau vien ir. Vismaz basketbola aprindās. Man savulaik viens no mīļākajiem spēlētājiem bija Larry Birds. Arī Bostonas Celtics. Labi, cita pozīcija. Jā, arī šajā sakarā. Tur bija arī cilvēki ar tumšādas krāsas, kas izcili spēlē. Jā, bet Larry Birds toreiz bija viens no, citu, paša pirmā NBA zvaigžņu spēles 3-punktu konkursu uzvarētājs. Wow. Viņš esot izgājis, es nezinu, cik tas atbilst patiesībai, bet viņš esot izgājis uz tā priekšsacīkstēm. Viņš pat treniņu tērpu nenovilka. Viņš iegāja ģērbtuvē, pirms tam saka, ko es iesmirksiet, es vinnēšu beigās. Jā. Viņš tā paņēma. Nē, finālā jau viņš normāli, bet pirms tā viņš treniņu tērpā izgāja. Labi. Tad ceram uz tiem basketbolistiem arī novēlam visu pašu veiksmu, protams, arī gaidam Kristapu. Protams. Mūsu trešais dzēriens ir konjaks Mjekl VSOP 40 grādi. Maiks un nobriedis konjaks ar spilgti izteiktu raksturu, kas izveidojas ļoti rūpīgs dažādu XDV atlases rezultātā. Tie izturēti ne mazākā 5 līdz pat 25 gadiem. Es vispār tikko atcerējos, ka man ir apakšā Bostonas tēkrēkls tieši. Kāpēc es nesēžu viņā? Ļoti atbilstoši. Pats uzpēc. Kurš bija otrais? Tā, tagad šito te mēs tas ir tās, konīti. Nē, to es zinu. Kas tas bija? Tas ir brandijs.
Mīkājus. Tas ir foršs tāds maigs. Tas bija šitais te pirmais. Tas bija pats pirmais. Tas ir, pirmais. Nē, tas ir šitais ir brandijs. Jā. Šitais ir brandijs. Tagad tu iedzer konjaku. Tagad, to es tik daudz zinu, bet tas ir labs, tas tāds maigs tāds. Tā, tagad bišķiņ attiesim no sporta. Bišķiņ atpūtīsimies. Es tev parādīšu klasisko. Mums tāda rubrika, es atradu 3 bildes ar tevi Google, un tev vienkārši katrai tev bildē ir jādod. Tikai 3? Tikai 3. Es paņēmu 3 bildes, un tev būs jādod konteksts viņam, kas notika. Labprāt. Tas varēja būt kā 2000 sākums. Man bija tik daudz melna matu tajā laikā vēl. Kontekstu te grūti kaut kādu sameklēt, godīgi sakot. Vienkārši, es zinu, ka vēl salīdzinoši nesen mums ir Jāni Matuli kādreiz jauca, viņam arī tās tāds, pareizāk viņu ar mani jauc, bieži vien viņu uzrunāja, tad Matuls smējās, ja man kaut ko labu saka, tad es piekrītu, jā, esmu, bet ja kaut ko stāstu, ko jūs beidziet. Man kopš kaut kāda vidusskolas, laikam, līdz kādam 2000, varbūt 5. 6. gadam, es tagad nepateikšu precīzi. Tās ūsas, tas bija kaut kas tāds pierasts, jau. Bet man mātei vienmēr nepatika. Un tad tur vēl visādi gadījumi bija. Un tad klausies, vienreiz. Un tad mēs bijām pat ar tāds labs paziņu kolēģis Juris Vaidakovs, man liekas, kas jaunā viņš toreiz jau strādāja. Un tad viņi pat bija fotosesiju uztaisījuši, kā es tās ūsas neskoju. Tā, nākamā bilde. Tas ir no Olimpiskā centra handbols. Einārs Siliņš blakus, kādreiz viens no ļoti labiem spēlētājiem, PSRS junior čempionātā bronzas medaļas ieguvējs arī. Viņš tagad ir ārkārtīgi kaislīgs makšķerēšanas lietu pārzinātājs. Nē, viņš ir. Sopmans. Viņš tajā lietā, es nezinu, varbūt ne gluži profesors, bet viens no, cik es zinu, viņš tur ar Māri Olti kopā, viņi tur vienu brīdi kaut ko tur. Viņi man bija uzaicinājuši pirms vairākiem gadiem uz nakts copi vienu, kaut kur aiz Elgavas. Tāpat intereses pēc. Viņi man uzlika to lampiņu tur spieras tādu, un tad mēs tur, es jau tur neko nenocopēju, bet viņi man vienu zivu iedeva tāpat, lai man nebūtu mājās tukšām rokām jābrauc. Einārs pazīst ļoti sen, bet viņš ir tik ļoti ar to aizrāvies, ka te mēs taisījām tajā, tas jau bija laikam Barona kvartālā, kaut kāda fotosesija bija. Pirms, es neatceros mums kādu pasākumu, un man palūdza vismaz daļu no kaut kādām grāmatām, arhīviem savākt. Teicu, tas tev tā atbildīs tavam tēlam vairāk nekā jebkas cits. Principā es viņiem piekrītu, tas bija kaut kādā, tas varēja būt kāds 2000 arī. 8. varbūt gads. Tad 4 gadu laikā baigi nosarmoja mati. Jo tā bilde bija 2004. ar melnajiem un ūsām. Un tad 2008. vienkārši, kas notika pa tiem 4 gadiem? It kā nekas tāds, lai vajadzētu tam notikt. Nekāda tāda, es neko tādu, kas būtu to sekmējis uzreiz neatceros. Varbūt, ka tā droši vien vajadzēja. Tā droši vien vajadzēja. Man vienam kursa biedram, grupas biedram, kaut kādā 2. 3. kursā parādījās. Man tēvam ļoti agri parādījās sirmi mati. Kaut kā ap pišku bija pēc 30, viņš man teica tā, kaut kādi. Tas droši vien kaut kā ģenētiski vai vēl kaut kā. Es nezinu katrā ziņā. Priekā par to, ka vispār viņi ir. Vispār viņi ir. Par šo tematu man arī viens stāsts. Mūsu 4. dzēriens ir rums Appleton Estate Signature Blend 40 grādi. Sātīgs vidēji salds rums. Tas ir 15 dažādi izturēti zelta rumu maisījums ar siltu medus krāsu, sulīgu augļu aromātu un bagātīgu garšu. Tas ir paredzēts ikvienam un katrai dienai, un tas ir ideāls veids, kā padarīt tikai vēl vienu dienu īpašu. Šitais labs bija. Foršs rumiņš.
Es parasti rumus cenšos daudz nedzert, jo no viņiem galva baigi sāp. Cukurs tur ļoti daudz ir. Bet šitais bija tāds foršs, tāds ar ābolīti. Tāds. Man ir viens labs paziņa, ļoti labs zobārsts, Artūrs Gašteins. Un es pie viņa diezgan sen ar viņu sadarbojos, teiksim tā. Un es kaut kā bija runa vienreiz. Es saku, klausies, bet kā tā? Man, piemēram, tēvam, lauka cilvēks, viņš 2 reizes dienā zobus netīra. Bieži vien pat 1 reizi nē. Viņu iesauc armijā, viņam bija jau pāri 20. Un viņš tad pirmo reizi mūžā nokļuva pie zobārsta. Viņam bija 20 gados. Vairāk, kad bija 23, 24. Pateikšu, kurā gadā tas bija. 24 gadi viņam bija. Un viņam 2 mazi caurumiņi bija. Wow. Un tad varbūt tā ir sazvērstības teorija, ka zobpastas mūsu čakara zobpasta kompānija. Man mātei, stipri neizturīgi. Es vairāk mātei esmu iedzimis, ja? Jo viņš tur daudz piestrādāja, lai man normāli izskatās. Bet mēs kaut kā sākām runāt. Viņš uz mani tā paskatījās, viņš saka, redzi, tev ir daudz matu. Man gandrīz nav. Tāpat ir ar zobiem. Kā kuram? Nākamais, pie kā es vēlējos pāriet, bišķiņ kaut kas tāds aktuālāks, ļoti aktuāls pēdējā laikā skaļš. Pēdējā laikā dažādas pilsētas aktīvistus ļoti aizvainojas un sāpinājis jautājums, ka tātad Lucavsalā tiks būvēts šis te stadions. Lai gan, ja es pareizi saprotu, tad ar to stadionu jau kādu laiciņu gājas grūti, jo sākotnēji viņi gribēja būvēt tajā Barona parkā, kur tagad ir bērnu laukums. Jā, tur bija ASK stadions kādreiz, jā. Jā, un savukārt tie aktīvisti nav sajūsmā, jo ķipa pārņems zaļo zonu, bet, manuprāt, vismaz stadions ir bišķiņ svarīgāks šobrīd. Tā, kādas tevis sajūtas par to stadionu? Tam līdzīgās lietās vienprātības nekad nebija, nav un nebūs. Jā. Vienmēr kādam patiks, nepatiks. Es personīgi vairāk sliecos uz Ziepniekkalna pusi, jo tur tas jaunais pārvacies, tur būs tās visas piebrauktuves, viss. Bet tur jau tie nosacījumi arī Lucavsalā tādi, ka tur pēc tiem 5 gadiem viņiem jābūt kam tur izstrādātām. Es te lasīju tagad, es neatkārtošu precīzi, bet nav tā, ka redzēs, ko viņi paspēs. Tas, ka vajadzīgs stadions, par to nav jautājumu. Bet kur un kā? Protams, ka tās piebrauktos arī var uztaisīt, visu var izdarīt. Cik tur, es arī skatījos to pārēju, kur tas puisis par tiem dārziņiem tur stāstīja, rādīja visu, kas tur viņiem sastādīts un viss ir. Es neesmu kompetents teikt, cik būtiski to cilvēku rocību tas ietekmē, kam tur pieder tie dārziņi un kas tur darbojas. Tas viņiem pašiem jājautā. Par Lucavsalas iespēju Lucavsalā kaut ko celt, pirmo reizi es dzirdēju vēl 80. gados. Tur tā vēsture, tā nebija runa par futbola stadionu, bet par tādu sporta kompleksu kā tādu, ar stadionu un tā tālāk. It kā jau loģiski. Nē, it kā jā, no vienas puses to arī no centra kājām var aiziet. Jā, tieši tā, tā kā uz pozitīvus. Uz pozitīvus, apmēram, jā. Un pozitīvus varbūt arī ir tas pluss tādā ziņā, ka es nedomāju, ka uz pozitīvus tur ir mazāk cilvēku nekā būs uz futbolu. Labi, ja arī mazāk, tad atšķirība nav tik milzīga. Redzēsim, kā tas attīstīsies, jo gan jau ir kaut kādi apsvērumi, bet man tomēr tā Ziepniekkalna variants kaut kā labāk piesaistīt, kaut vai tāpēc, ka tur arī uzreiz infrastruktūra, tur dzintars. Jā, tur ir pie kapiem. Es zinu, es no Ziepniekkalna esmu, es zinu visu to rajonu. Kā mēs stāstam? Jā. Tur to varētu līdz ar to kaut kā sakot. Tas vispār šķiet loģiskāk pat mazliet. Bet Lucavsalā, man šķiet, viņš forši izskatīsies. Tu brauc pār tiltu. Nē, protams, jā. Tas par to, un tur kā pēc tam es dzirdēju, es paklausījos nedaudz ar tās spriešanas, tās trešdien, kas bija, jā, un jā, tur bija pietiekami daudz argumentētu, un man pat likās argumentētāku to izteicienu par labu Ziepniekkalnam nekā Lucavsalai. Bet nobalsoja tā, kā nobalsoja. Bet atkal no otras puses, tad, kad būs
galvenais, lai nenotiek tā, ka tā zeme tiek iegūta, un galu galā tur nekas nenotiek pēc tam līdz galam. Kā jau Latvijā tas bieži notiek. Jā, tas būtu vissliktākais no visiem scenārijiem. Ja tas pēc, nezinu, cik gadiem izskatīsies tā, kā mēs redzam tajā prezentācijas bildēs, es būšu pirmais, kas aplaudēs tam visam. Bet, ja tas tā nebūs, tad radīsies entās sazvērstības teorijas un tā tālāk un tā joprojām, ka tur kāds kaut kur kaut ko un tā tālāk. Jā. Jā, bet... Tad ceram uz labāko. Uz jauno stadionu. Uz jauno stadionu. Priekā, vecīt. Mūsu 5. dzēriens ir viskijs, The Dubliner Irish Whisky, 40 grādi. Šis siltais, daudzpusīgais īru viskijs tika izturēts burbonu mucās, padarot to gludāku par ezeru rītausmā. Vaniļas un dārza augļu pieskārieni jūtami garšā. Šitais ir burboniņš. Īru burboniņš. Jā. Man visinteresantākais pagaidām šitais. Vai ne? Un tas ir rums. Tu neesi baigais ruma džeks. Nē, man tas... Kas ir tas bumbu? Kas tas ir rums? Bumbu rums, jā. Jā, bet es biju uz... To jau var kā limonādi. Zini, man viens draugs kā limonādi ar kaimiņu ziemā. Tā sadzērās limonādi, ka jauno gadu gandrīz nesagaidīja. Bet man bumbu ierādīja... Es biju pagājuši gadu uz to Māra Verapakovska un Kristapa Porziņa pasākumu, uz to basketbolu, kas tur bija. Un pēc tam afterparty tāda un viss kaut kas. Un skatos, es gribēju Jamesonu redzēt. Labi, nav. Jā, tā kā es tev prasīju, kas tavs mīļākais dzēriens, tu atrakstīji Jamesonu, bet es tev sagādāju, bišķi lielāku viskiju izvēli. Labi, kā garšo Jamesonu zinu, bet no šiem lielākā daļa es nezinu. Lūk, kaut kas jauns. Jā, bet tad es skatos bumbu, un tad Kristapam brālis, viņš saka, paņem, bet obligāti tikai ar ledu. Jo, salds, viņš diezgan stipri salds. Viņš ir ļoti salds, galvu. Viņš saka, tikai ar ledu. Ui, es jums teikšu, man iepatikās ar ledu. Tā ir sākumā. Tad es gāju ciemos, man netālu dzīvo viens labs draugs. Mēs esam kopš 90. gadu sākuma pazīstami. Viņš kādreiz nedaudz rokas mums spēlēja universitātes komandā un tā. Mums tur bija viena tāda kopīga kompānija, tad mūsu ceļi kaut kā bija pašķīrušies, un tad mēs atkal gandrīz nejauši satikāmies, un izrādās, ka viņš netālu dzīvo. Un es te pie viņa gāju ciemos, protams, ka es pa ceļam iegāju veikalā un nopirku bumbu, protams. Protams. Oi, jā, es bumbu arī biju vienu brīdi aizrāvies, bet tā nākamajā dienā tās galvas sāpes man no viņa. Nē, mēs tik daudz nedzērām, lai būtu galvas sāpes. Okay. Labi, bišķi par olimpiskajām. Jā. Tātad, pirmais, no Latvijas delegācijas, kur mums ir kāda iespēja tikt pie medaļas? Vislielākā 3-3 basketbolā, pilnīgi noteikti es tā uzskatu. Ne tāpēc, ka viņi ir olimpiskie čempioni, bet tāpēc, ka viņi patiešām ir viena no pasaules top komandām. Tas, ka viņi ir olimpiskie čempioni, tas tikai liekurreiz to pierāda. Kaut gan šajās olimpiskās spēlēs, es domāju, ka tā konkurence būs krietni niknāka. Jā, amerikāņi pateica, ka viņi no bēvičiem nevienam ir ļaus spēlēt. Bet, tik un tā viņi atradīs, kas tur spēlē. Jo tomēr pirmās olimpiskās spēles, ja notiek kādā sporta veidā, tas ir vairāk vai mazāk tāds, negluži izmēģinājumi tur trusītis, bet tomēr viena daļa skatās, kā tā būs. Yeah. Un tā, ka viņi ieraudzīja, kā ir, tā pati bijusi Dienvidslāvija, visi viņi jau tā ir stipri, Slovēņi un Serbi visi, jā, un tā tālāk. Un tieši šī iemesla dēļ otrais pēc kārtas uzvarēt būs daudz grūtāk nekā tas bija pirmoreiz. Tas bija arī ļoti grūti, bet kur vēl, grūti tā pateikt uzreiz. Tur jāskatās, kas mums vēl. Cerams, ka lielais basketbols tiks. Vieglatletikā Eina sazina, ja šķēpamešanā kaut kas sanāk. Zini, kā to šķēpamešanu? Tas sanāk viens metiens un viss, un gatavs. Un pārējie var vispār nesanākt. Vēl, nezinu, tur kalnu ritinu braukšana, BMX, tur tā grūti kaut ko. Šaušanās, kur mums ir tikuši arī, tur arī tāda
Bet redzēju, varbūt, ka nevajag par katru cenu, kas saka, ieciklēties uz tām medaļām. Skaidrs, ka visiem gribas, jo es biju 14 olimpiskās spēlēs. Tas ir kopā ziemā. Tas ir diezgan daudz. Jā. Un vienmēr tu satiecies, ir pagājušas kaut kādas 3-4 dienas. Tu satiec savus pazīstamus kolēģus no citām valstīm. Tas ir pirmais jautājums. Jums kaut kas ir? Cik jums? Jā, un katru dienu tajā kaut kādā informācijas biļetenē vai kur publicē to sarakstu medaļniekus. Patīkami tur ieraudzīt Latvijas karodziņu. Tas ir ļoti patīkami. Iešķiet pa sirsniņu. Jebkurai valstī tas ir patīkami ieraudzīt, jebkurai tautībai savu karodziņu tur. Un skaidrs, ka gribas. Bet ieciklēties uz to, ka ir medaļa, tātad labas olimpiskās spēles, nav medaļas, tātad sliktas, arī nav pareizi, jo tās ir olimpiskās spēles, kur piedalās labākie no labākajiem. Es neesmu dzirdējis ne no viena pasaules super līmeņa atlēta. ASV izlases sastāvs basketbolā to tik apliecina. Jā. Vai no tiem pašiem pasaules līmeņa vieglatlētiem, vai no kaut kā, ka viņiem vienalga. Ja tas pasaules čempionāts tev notiek, ja ne katru gadu, tad ik pēc 2 gadiem, olimpiskās spēles reizi 4 gados. Un absolūti lielākā daļa sportistu tu nekad mūžā netiek uz turieni vispār. Kur nu vēl cīnīt? Uz olimpiskām. Jā, protams, tāpēc, ka starplaiks ir arī paliels. Un ja tu esi savā tajā disciplīnā vai sporta veidā, tur olimpiādē 10, 20, 6, tas ir izcili. Mums ar Latvijas Olimpiskās komitejas pirmo prezidentu Vilni Baltiņu, kad tikko mums atjaunoja tajā olimpiskajā kustībā, viņam bija principā tāda ļoti laba doma, ko varbūt ka vajadzētu biežāk atcerēties. Viņš teica, tie cilvēki, kas saka, jā, tur jūs tur kaut kādus turistus aizvadāt, viņš tur par 30. vietām cīnās. Labākā gadījumā par 20, viņš ir kaut kā 40 kurš. Vēl uriņbraukšana, grupas brauciens, tur arī visādi var notikt. Viņš teica, ziniet, tie, kas tā runā, vajadzētu kādreiz padomāt, tu savā profesijā esi pasaulē pirmajā 100 kaut vai. Tu varbūt paklusē. Ok, otrs jautājums. Vai Krievijas un Baltkrievijas sportistiem vajadzēja ļaut startēt zem neitrāliem karogiem, jo dienas beigās man šķiet, ka nav tomēr tāda lieta kā neitrāli sportisti? Kategoriski nē. 100% nevajadzēja. Un līdz ar to būtu ļoti daudz kas atrisinājies visu šo spekulāciju, strīdu ziņā, ja Olimpiskā komiteja starptautiskā būtu pateikusi, piedodiet, kamēr tur notiek karš, jūs nebūsiet. Viss. Tas būtu daudz ko atrisinājis. Bet tagad tāda laipošana notiek. Un, teiksim, tie paši krievu sportisti, viņi lielākā daļa nebrauks. Jo viena daļa viņi uzskata, ka tas viņiem ir pazemojoši. Pirmkārt, viņi atklāšanā nedrīkstēs piedalīties. Kāda jēga vispār ķēpa? Jā, ka viņi tas un nē, tas mums te ar to pazemo, mums te vēl nezinu, ko ar mums dara un tā tālāk mēs nepiedalīsimies. Daži brauks un piedalīsies. Viņi būs patiešām daži. Man bija saruna ar Ukrainas Olimpiskās komitejas prezidentu Gucaitu, un viņš ļoti perfekti, manuprāt, pateica. Viņš saka, padomā, pieņemsim, tur būs 5 vai 6, daži. Ne viņiem karoga, ne viņu nav. Saka, un mēs viņu dēļ, lai upurētu saviem sportistiem iespēju piedalīties, tas nozīmē, ka mēs ejam viņu pavadā bez mazvai. Jā. Ukrainas karogs plīvos visas olimpiskās spēles. Ukraina pieminēs. Tāpat kā visur. Un Ukraiņiem ir izredzes tur tikt medaļas. Es domāju, viņi pat tur dažas zelta medaļas paņems. Skanēs Ukrainas himna. Viņiem nebūs nekā. Es saku, tad tādā veidā mēs varam vēl labāk viņiem, kas saka, iegriezt ar to visu, lai viņi pēdiņās priecājas, ka ir Ukrainas karogs, ir Latvijas karogs un tā tālāk un tā joprojām, un es viņam 100% piekrītu. Tad cerēsim uz to, lai Ukraina arī viņiem iegriež bišķiņu. Arī mēs viņiem varam. Un arī mēs viņiem iegriezīsim priekā, Antolī.
Mūsu sastais dzēriens ir viskijs Wild Turkey 81 Proof 40 grādi. Viskijam raksturīgs pikants aromāts ar ozolkoku, vaniļas rudzu un kafijas notīti. Bagātīgajā garšā atklājas karameļu, medus, rabarberu un espresso pupiņu nianses. Pēcgarša ir pikanta. Ja tu gribi tev limpanīt, var arī uzdzert. Kas tā ir? Mums te ir apelsīna, Tomas Hendriks, mums te ir rozā greipfrūtiņš un mums ir ķirša. Man bija tēņas to. Ok, nākamais jautājums teis. Man ir ļoti labs čomiņš, ar kurus izgāja rezervistu apmācības, Dāvis Mārtiņš Daugavietis. Jā. Mēs viņu kopā futbolu komentējām. Čomiņš, tā kā paldies Dāvim, sveiciens Dāvim, gribēju pasveicināt, jo tieši, kad es viņam pateicu, ka man būs pāļu bazars ar tevi, es viņam pajautāju, klausies, šobrīd mums ir platforma, mums ir iespēja aktualizēt arī kaut kādus sasāpējušus jautājumus, zini, ķipā, ko tu tur mēģini, teiksim tā, labot. Un tā kā sveiciens Dāvim, un šeit jautājumiem palīdzēja viņš man, dišķiņ tālāk. Tāpēc jautājums. Vēl interesantāk. Vai valstī jāatbalsta visas atzītās sporta federācijas, piemēram, bridža federācija vai galda hokeja federācija? Jo, piemēram, cik 10 gadu laikā ir iztērēta tur nauda? Principā, valsts tikai un vienīgi valstī sportu kā tādu neviens nepārprot. Vispār vienīgi valstī nevajadzētu atbalstīt. Jo valstī mums pietiek ļoti daudz citu problēmu. Medicīna, izglītība, es neuzskaitīšu, daudz. Sports tā ir viena no valsts vizītkartēm. Ir maz to jomu, diemžēl, ļoti maz, kur Latvija var sevi ļoti pozitīvi izpaust kaut kur pasaules arēnā kā sportā. Jā, un tad par mums ilgi runā, visi piemin visu kaut kur un tā tālāk. Vienalga, kas tas būtu, vai tur basketbols, vai hokejs, vai futbols, ka mēs iekļuvām Eiropas čempionāta fināla turnīrā, pat CNN ziņās to paziņoja, ka super sensācija. Latvija spēlēs Eiropas čempionāta fināla turnīrā, jā. Bet atkal es citēšu Vilni Baltiņu. Valstī vajadzētu radīt ieinteresētību tiem, kuri var atbalstīt, lai viņi atbalsta. Mums tāda sistēma strādāja. Cik labi vai slikti, tas ir cits jautājums. Bet tad pēkšņi atnāca viens cilvēks un viņu to sistēmu iznīcināja. Jo... Kurš ir šis cilvēks? Kā viņam bija? Kosmonauts mūsu. Nē, Šķēle, nē, pirms tām, viņš bija toreiz premjers. Godmans? Nē, pēc tam. Emsis? Fuck, es nezinu, es sauc random. Nē, es atcerēšos, bet redzi, tas jau, ja ir sakārtota tā sistēma, ka tie, kas var atbalstīt, kas grib, un ja viņiem to vēl ir izdevīgi darīt, kaut nedaudz izdevīgi, tad tas atslogot arī krietni valsti no tā. Skaidrs, ka tagad daudz strīda par tiem 15 top prioritāriem sporta veidiem. Tādi strīdi būs vienmēr. Ja tur ieliktu 20 sporta veidus, domāju, būtu mazāk strīda, nebūtu. Par kritērijiem, par tām naudas sadalēm, tas ir bezgalīga diskusija viena iemesla dēļ, jo tos kritērijus izglītības ministrijas attiecīgā struktūra negrib rādīt neskapēc publiski. Televīzija bija izbraukusi, tad mums kaut kāds, Raimonds Rudzāts vai kurš bija, ka tad parādiet, kādi, kur kas ir. Un tas ir viens, un otrs, tomēr, ja par to lemj cilvēki, kuri nevis ikdienā, bet arī vispār no sporta ir diezgan tāli. Jā. Kā viņi var izlēmt, kā vispār var būt vienādi kritēriji, piemēram, komandu sporta spēlēm un individuāliem sporta veidiem? Kā var būt vienādi kritēriji vieglatlētikai vai orientēšanās sportam vai vēl un bobslējam, kas pēc definīcijas nekad nav bijis nevienā pasaules valstī un nebūs masveidīgs sporta veids? Tas ir ļoti, ļoti niša. Tāpēc, ka tas nevar tā būt, jā. Bet mums ir olimpiskās medaļas, mums ir zelts un tā, varbūt uz to arī tikai nevajag ieciklēties. Jā, mēs tagad bērni, jaunatne, tad pastāstiet man,
parādiet man to schēmu, kā tā nauda tur darbosies tajā vidē, kā tas izpaudīsies. Jā. Es neesmu neko tam līdzīgi dzirdējis līdz šim. Un, jā, tagad sporta skolas, bet Par to mēs pieķersimies pēc tam. Bet varbūt, ka vajadzētu sākt ar vispār izglītojušajām skolām, lai tā sauktā fiziskā kultūra, kā kādreiz sauca, Attīstītos. Fiskultūra atgriežas tur, kur tā bija. Tev ir obligātās 2 stundas nedēļā. Tas jau vien ļoti daudz ko atrisinātu. Bet, jo, Tā kā ceram. Ceram uz pārmaiņām. Priekā. Mūsu 7. dzēriens ir viskijs Glen Moray Port Cask Finish 40 grādi. Tradicionāls Skotijas Speyside reģiona viskijs tā vislabākajā izpausmē. Viegla un auglīga izteiksme, kas iegūt noturot viskiju vairāk kā 8 mēnešus Port Cruise mucās. Portvīnu zīmols numur 1 pasaulē. kas tas tagad bija? Glen Moray, Speyside Skotu. Šities arī patika? Nē, man patīk tādi, kam ir kaut kā tāda bišķi specifiska. Tev šitais patīk, ka tas Appletons. Ok, tagad tu jau bišķiņ to aizķēri. Man tieši tāpēc Džeimsons kādreiz iepatikās, ka viņam tāds piegaršana. Tāda kikiņš. Jā. Sporta skolu sistēma. Nepieciešamība vai padomju laika produkts? Redz par tiem padomu laika produktiem. Tie produkti nav slikti tikai tāpēc, ka tie ir padomu laika produkti. Savulaik viens, neatceros kurš no Olimpiskās komitejas cilvēkiem, tas bija 90. gadu sākumā, teica, ka mums jālikvidē Murjāņu sporta ģimnāzija. Mums tur vēl tas viss ir padomju sistēmas paliekas. Un kad es atļāvos aizrādīt, ka tad, kad Vācijas atkal apvienojās, ko izdarīja Vācija? Pirmkārt, viņi saglabāja VDR sporta internātu sistēmu. Kas viņi muļķi tur visi, ka to vajag iznīcināt. Tā darbojas. Protams, viņi to pilnveidoja, uzlaboja visādā ziņā, gan materiāli tehniskā, gan morālā, gan visādi. Un pa visu Eiropu sporta internāti, specializētās skolas zeļ un plaukst. Paņemsim Norvēģijas biatlonu, paņemsim Francijas biatlonu, paņemsim vieglatlētiku, Beļģiju, Holandu, Šveici. Te var saukt principā visas valsts. Tā sistēma strādā. Kā tā sistēma tiek realizēta, tas ir cits jautājums. Jā. Sporta skolas, manuprāt, sporta skolām ir tā. Tomēr tā ir specializēta skola, tas ir kaut kāds novirziens. Tagad atkal kāds teiks, ka jā, tu jau saki, padomu laikā bija labāk. Nē, labāk nebija, bija citādāk. Jo, lai tiktu sporta skolā, kuru katru neņēma. Tie bija izredzētie. Tie bija labākie, viņi ņēma, atlasīja labākos, tāpēc jau tā ir tā sporta skola, nevis vispār izglītojošās skolas sporta pulciņš. Mums arī skolā bija sporta pulciņš, tur 2 reizes nedēļā tur aizēja, un pēc tam mums tur daži čeris savāca futbola sporta skolas vienu filiālu. Mēs tur aizgājām tur, un mēs tur trenējamies bez mums vajag katru otro dienu. Ja? Bet tu ej uz rezultātu. Man ļoti patika, tie vispār super raidījumi bija Latvijas televīzijā sporta studija, ka viņi rādīja par Īslandu, Norvēģiju, par to bērnu sportu. Kā tur tas viss tiek attīstīts, ka tur tie bērni daudz sporta veidus izmēģina un ka viņi neieciklēs uz rezultātu, uz kausiem. Īslandē viņi to radīja sākumā, lai narkotikas vispār apkarot. Jā, protams, viņiem bija katastrofa. Viņiem bija ļoti slikta situācija, un tāpēc viņi sāk attīstīt sportu. Tas bija baigais veiksmes stāsts viņiem. Tieši tā. Bet līdzīga situācija arī tur, bez narkotikām kaut vai. Bet šim stāstam ir turpinājums. Tā pašā Norvēģijā vai Zviedrijā vai kur, jā, tev pienāk tas 13, 14, 15 gadi, kā nu kurā sporta veidā. Un tev tiem talantīgākajiem ir piedāvājums un iespēja. Lūdzu, ir specializētās skolas. Tu strādā jau uz profesionālā ievirzē. Pārējie, lūdzu, nav problēma. Pārējie turpina darboties, turpina trenēties, turpina
pavadīt veselīgi, labi laiku jautrā kompānijā pierēzis. Ja? Jo tas pats Holandas slavenais futbolists, ja? Norvēģi, viņš trenējās. Tas Manchesterās? Manchester City, jā. Tas garais blondais. Jā. Es nezinu, kā viņš sauc. Ernsts Holands, jā. Un viņš slēpošanā piedalījās. Viņš handbolā bija Norvēģijas jauniešu izlases kandidāts. Viņu tur aicināja. Labi, futbols viņam virsroku, viņam teica, futbolists tomēr arī tur Anglijā spēlēja un ļoti labi spēlēja un tā tālāk. Un tas ir tas piemērs, viņš izgāja caur visu kaut ko. Un tādu piemēru daudz, palasot par tām pasaules zvaigznēm, kas ir tā pati Femke Bola, kas ir pasaules rekordists 400 metru skrējienā no Holandas telpās. Viņa arī daudz ko pamēģinājusi, bet viņa jau arī, viņas talantu saskatīja, ka viņai bija kaut kādi 14, 15 gadi, un tad viņi sāka mērķtiecīgi virzīt uz to. Saproti, trenējoties tikai prieka pēc, nevar būt par vienu no labākajiem pasaulē. Nevar būt. Tas vienkārši nav iespējams, tāpēc, ka tas nav iespējams. Un tāpēc to sistēmu vajag attīstīt tālāk, ko tās sporta skolas dot rezultātu ziņā, un ko tās sporta skolas dot tiem, kuri nav tik talantīgi, nav apveltīti ar tādām dotībām, bet varbūt arī negrib. Jā. Jo nav jau spiesta lieta. Tu vari būt supertalantīgs, bet varbūt tu negribi. Tu varbūt aizēji kādā izglītības jomā, tu apgūsti profesiju. Tu pēkšņi izvēlies, nē, es labāk muzikā iešu. Jā. Bet lūdzu, tas arī labi. Galvenais kaut ko darīt. Galvenais, lai tev būtu iespēja profesionālai izaugsmē. Ja tāda nav, tad ir sarežģīti. Tad par profesionālo izaugsmi. Priekā. Mūsu 8. dzēriens ir Single Malt Whiskijs Arents Single Malt Barrel Reserve 43 grādi. 100% izturēts pirmā pildījuma burbona mucās. Nedaudz filtrēts un ar dabīgu krāsu pudelēs pildīts pie 43 grādiem. Citrus augļu un zaļo ābolu aromāti. Vaniļas saldums ieskauj garšu paleti, iezīmējot kanēļu notis. Saldinā ozolkoka iezīmes un labs augļu un garšvielu balans. Single maltiņš. Jā, te ko, pēdējais, Tas nekas. Tas nekas. Tēņi labi, ne? Nē, man zaļās tējas garšo kā tādas. Pēdējais tāds jautājums, it kā man bija sagatavot vēl vairāk jautājumu, bet visu, protams, nevar izrunāt. Jā, to var izmantot, tad jūs saliksiet. Saliksim. Karoči, bija centieni un pamatot centieni apvienot Latvijas Sporta federāciju un Latvijas Olimpisko komiteju. Taču, protams, ka viņi nobalsoja pret apvienošanos. Kā tev šķiet, vai gadījumā daži krēsli tur nav aizsēdējušies un vai apvienošanās nav tikai loģiska? Es nezinu, kurš tur varētu būt aizsēdējies, jo prezidents viņš jau arī Bukokungs paziņoja, ka viņu ievēlēja, ka viņš tikai pēc gada viņš var iet prom. Viena daļa sagribēja, lai viņš iet ātrāk, labi, viņš aizies 4. jūnijā. Saproti, ar visām tām lietām ir ļoti... Man rodas tāds iespējas. Vajadzēja novākt Žoržu Tikmeru. Vajadzēja viņu novākt no turienes. Tā kā nogalināt vai novākt? No tā matā. Okay. Labi, izdevās. Un tālāk. Tālāk nekas nenotiek. Ne tāpēc, ka tur nav Žoržas Tikmers, tāpēc, ka nav programmas, ko mēs tālāk darīsim. Mēs izpildījām pirmo punktu, nocēlām. Gāzām, jā. Tālāk. Vai mums ir plāns? Redzi, var jau sarīkot revolūciju, bet tā revolūcija ir maza jēga, ja tu nezini, ko tālāk darīt. Izskatās, ka tā vide, kas tur darbojas, ka tur viņiem pašiem nav līdz galam skaidrības. Un tagad tur jau sākas savstarpēji kaut kāda attiecību kārtošana un tā tālāk. Vai ir jābūt tādai vienai organizācijai? Redzi, Igaunijā, piemēram, sports nav ar izglītības ministriju saistīts. Ja kultūras ministrija. Viena iemesla dēļ. Sports tas tāds pats šovs, lielais sports. Jā. Tas ir tāds pats šovs kā jebkurš cits. Tā ir izrāde. Tas ir izklaide. Izklaide, jā. Un viņi to pielīdzinājuši tādam,
līmenim, un līdz ar to viņiem nedaudz citādāk arī darbojas. Vai tas ir zināms mums, tiem cilvēkiem, kas ar tām sporta it kā vadīšanu nodarbojas? Es nezinu viņiem to jautājumu, bet varbūt vajadzētu uzzināt, kā viņiem tā sistēma strādā. Ideāls sistēmas nav. Vēl nav atklāta. Nekad nav bijusi un nebūs ideāls. Vienmēr būs kādam liksies, ka var citādāk un tā tālāk. Bet pašreiz tas nav normāli, ja tev, pieņemsim, federācijām pat tām top 15 kaut kad, man liekas, marta beigās tikai tos piešķirtos līdzekļus iedala. Turklāt ir sporta veidi, kam pavasarī sezona beidzas, un ir sporta veidi, kam pavasarī sezona sākas. Jā. Arī tas jāņem vērā. Tur ir tik daudz dažādu nianšu. Nav vienkārši atrisinājums. Nē, nav vienkārši, bet es pašreiz neredzu tādu tajā sportā tajā, es nezinu, federāciju vidē, visā tajā vidē, ne sportistu vidē, ne treneru. Es neredzu tādu vienotību, uz ko mēs ejam. Nav plāna, nav vīzijas. Pietrūkst vīzijas, un es neredzu tādu izteiktu līderi, kas būtu tās vīzijas priekšgalā. Es arī ar daudziem sporta cilvēkiem esmu runājis, viņi arī īsti nesaskata to vadoni, bet līderi, kas būtu, jā. Lai izdodas tādu atrast. Lai izdodas tādu atrast, un Anatolij, milzīgs tev paldies. Pāļa bazars ir noslēdzies. Es ceru, ka tev patīk šī pieredze. Dzērienam man patika noteikti. Noteikti patīk. Kurš bija tavs mīļākais? Kurš bija tavs favorīts? Favorīts varbūt nē. Man ļoti iepatikās šis. Interesants atklājums. Jā, tas tāds viņam tāda specifiska piegarša, jo es kādreiz ļoti iecienīju Jamesonu arī šī iemesla dēļ. Varbūt šis tev būs jauns atklājums, patīkams. Varbūt, tagad vajag atcerēties, kā izskatās. Tad paldies, Anatolij, milzīgs, ka tu biji. Novēlam Latvijas komandām, protams, panākumus visās sacensībās gaidāmajās. Un iemācīsimies novērtēt ne tikai tos, kuri iegūst medaļas. Lūdzu, priekā. Mūsu pēdējais dzēriens ir viskijs Blended Malt Johnny Walker Gold Label Reserve 40 grādi. Šis ir viens no apbrīnojamākajiem viskijiem, kurā ir apvienot dažādi viskiju veidi. Jaunākais no tiem ir 18 gadus vecs. Johnny Walker Gold Label ir ļoti maigs, krēmīgs un struktūrā delikāts viskijs, kurā manām viegls saldums ar medus nokrāsu. Jā, skaidrs. Šitais būs labs izgriezums. Anatolij, nāc šeit, lūdzu. Es jūtos kā Armands Simpsons šobrīd. Tātad šī ir mūsu pirmā reize. Tas ir pilnīgs jaunums Pāļa bazarā. Pēc katras sesijas, seans, teiksim tā, mēs griezīsim lielo laimes ratu, kur tu, teiksim, vari dabūt kādu ceļakāju šotu, kādu dāvaniņu, teiksim. Vai kaut ko tādu. Tā kā... Man vislabāk patīk šis variants. Krivenčī dzer 2 šotus? Jā. Tas ir, kā Edvards man šoms rakstīja, laimes rats of death. Vai tu esi gatavs, Anatolij? Jā. Tad, ja pašiem... Nepagaid, man vajag apskatīt, kā viņš griež. Viss ok, sapratu. Var? Drīz? Aiziet. Uz ko tu ceri? Jo mums vēl alkometrā jāpūš. Zini, kā kritīs, tas kritīs, bet nebūs tev jādzer tie 2. Diemžēl. Lūdzu, apsveicu! Tu vari izvēlēties vienu dzērienu dāvanā no mūsu brīnišķīgā klāsta, ar ko es te šodien cienāju, un tu to ņemsi uz mājām. Tu jau zini, kur es izvēlēšos. Atnāc pats paņem. Appleton, es teicu, sazinieties lūdzu ar Anatoliju, viņš būs jūsu influenceris. Pūt līdz signālam, es tev teikšu stop, ok? Stop. Ko jūs man iedavāt dzert tagad? 0,5! Wow! Tas ir labs rezultāts. 0,5, dāmas un kungi. Kāds ir rekords? 4. Man būs vairāk. Nav svarīgi. Griežam ārā.